esmu gatavs veikt arī prezidenta pieņēmumus turpmāk. Esmu gatavs runāt ar politiskiem spēkiem par manu kandidēšanu šajās vēlēšanās. Tā paziņojas valsts prezidents Valdis Zatlers, kurš nolēmis 19. aprīlī prezentēt savu nākamo 4 gadu prezidentūras programmu. Viņš arī Saeimā iesniegs Satversmes grozījumus, kas paredz paplašināt prezidenta pilnvaras. Valsts prezidenta izvirzītam ministra prezidenta kandidātam ir jāceļ priekšā valsts prezidentam visu ministru kabineta sastāvs. Tātad jāiepazīstina ar to, kāda būs šī valdība, kādi būs šie konkrētie ministri. Un arī šis mums ir viens pozitīvs solis sabiedrības labā, jo tas mazinātu to, ka pastāv dažādu koalīciju ietvaros dažādas kvotas. Tātad amats cilvēkam, tāpēc, ka viņam pienākās nevis izvēle pēc profesionālisma kritērijiem. Valsts prezidentam arī būtu jāpiešķir tiesības nominēt tiesības sarga valsts kontroliera un Latvijas bankas prezidenta amata kandidātus, lai par tiem vēlāk spriestu Saeima. Šie priekšlikumi ir sabiedrības labumam, lai sabiedrība gūtu pārliecību, ka mūsu valsts tiek pārvaldīta pēc iespējas efektīvāk, ka mūsu valsts ir gatava jebkurām grūtām situācijām savas sabiedrības labā. Zatlers atkārtot uz parlamentu virzīs arī priekšlikumu par prezidenta tiesībām atlaist Saeimu parlamentārās krīzes apstākļos. Protams, ir jautājums, vai tuvākā laikā mēs paredzam parlamentāru krīzi. Es ceru, ka tādas nekad nebūs Latvijā, bet mums tas ir jāparedz. Pēc analoģijas ar finanšu un ekonomisko krīzi, ja mēs būtu paredzējuši, ja mēs būtu gatavojušies tādai iespējai, droši vien Latvijas valsts šo krīzi pārciestu daudz veiksmīgāk. Zatlers arī rosina noteikt, par prezidenta atstādināšanu vispirms būtu jālemj Satversmes tiesai un tikai prezidentam nelabvēlīga lēmuma gadījumā turpmākā lemšana būs Saeimas rokās. Jāpanāk to, lai prezidenta atstādināšanas procedūra nav politiska, kā tas šobrīd ir fiksēts Satversmē. Tātad politiķi izlēma nobalsot, mainīt prezidentu, un tas var arī notikt. Šai atstādināšanai jābūt tiesiskai. Zatlers atzīst, par iesniegtiem grozījumiem jānotiek plašām diskusijām gan Saeimā, gan sabiedrībā. Pozitīvu lēmumu gadījumā grozījumi varētu stāties spēkā 2015. gadā.